iecināti. Šajā gadā vēl pirms vairākiem mēnešiem Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa Pētera un Martas Sproģu ģimene piedzīvoja milzīgu personisku traģēdiju. Viņi zaudēja vienu no savām 3 meitiņām, mīļo 4-gadīgo Belliņu. Mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību Pēterim un viņa ģimenei. Un mēs esam pateicīgi, ka viņš ir mūsu vidū un piekrita dalīties piedzīvotajā. Sveicam bīskapu Pēteru Sproģu. Labrīt, ir gods jūs uzrunāt šajās lūgšana brokastīs, bet man gan jāsaka, es laikam varētu sacīt tiešām, ka es atdotu visu, kas man ir, un būtu pat atdevusi savu dzīvību, ja man tāda iespēja būtu bijusi, lai man šī runa nekad un arī šeit nebūtu jāsaka. Es varu tikai aiz cieņas noliekt galvu to ciešanu priekšā, par kurām mēs tikko dzirdējām. Zviedru dzejnieks, Nobela balvas ieguvējs literatūrā Eriks Aksels ir rakstījis tādus vārdus: to smeldzi, kas cenšas izlausties vārdos, es vēlētos iemest cilvēces sāpju sārtos. Un atcerieties, ka mans uzdevums nav vairot tumsu, bet pazemīgi darīt, ko nespēkā varu, dāvāt šai pasaulē kādu gaismas staru. Un uz to es lūdzu Dievu palīdzību šajā brīdī, šajā vietā. Mūsu skaistā, mīļā, apdāvinātā 4-gadīgā meitiņa Bella, Izabela Hildegarda pilnā vārdā, nomira pirms 2 mēnešiem. Mēs ar Silvu bijām tikko atgriezušies no konferences ārpus Latvijas, bijām priecīgi būt mājās sestdienas vakarā, gan arī bijām nokavējuši lidmašīnas sastrēgumu dēļ. Bijām priecīgi būt kopā ar bērniem, visu vakars pagāja ar viņiem runājoties, spēlējoties, bērnus bužinot. Tā mēs visi aizmigām vienā gultā. Pēc pāris stundām es pamodos uz vienu sānu gulējis, un tas nebija tik ērti. Es paņēmu Belliņu, noliku uz viņas madraču, viņa nedaudz pamodās, pievilka mani klāt, un tā es tur viņai blakus nogulos un nogulēju līdz rītam. Pienāca svētdienas rīts. Es parasti svētdienas rītos esmu aizņemts, gatavojoties dievkalpojumam, vajadzēja braukt uz Valmieru, uz jubilejas dievkalpojumu Valmieras draudzē. Es aizgāju uz savu kabinetu, bet visai ātri tapu skaidrs, par ko es varētu runāt. Tur bija jau kāds iepriekš sagatavots sprediķis, kas derēja. Es to pārdomāju un jutos gatavs darbam. Un es varēju iet atpakaļ un modināt bērnus, un atkal tā zīmīgi es varēju kutināt, modināt un spēlēties ar Bellu un pārējiem bērniem. Mēs pēc brīža braucām jau uz Valmieru, bija 26. augusta saulains rīts. Nokļuvām tur, bija svētku dievkalpojums, drusciņi pa garu, tāpat kā šīs brokastis. Bērni aizgāja uz svētdienas skolu, pēc brīža viņi bija atpakaļ. Viņi sēdēja pie mammas, zīmēja puķītes savā blociņā, un mammiņai iečukstēja ausī: tu esi ļoti skaista, es tevi mīlu, tu būsi dziedātāja. Pēc tā laika viņa atnāca sēdēt man blakus pirmajā solā, tur baznīcā, un es viņai teicu to pašu, tikai ne par dziedātāju. Es teicu: tu esi ļoti skaists, es tevi mīlu. Mēs bieži to sakām saviem bērniem. Un, ziniet, vienā brīdī var pienākt tas brīdis katra mūsu dzīvē, kad īstenībā tas ir viss, kam ir nozīme. Ja tu esi kādam teicis un to apliecinājis, ka tu viņu mīli un Dievs viņus mīl. Un visam pārējām vienā brīdī nav nekāda nozīme. Un ar to es domāju, visam pārējām nav nekāda nozīme. Vienā brīdī nav nozīme un nebūs nozīme tam, ko tu būsi sasniedzis, nopelnījis vai pazaudējis. Vienā brīdī vairs nebūs nozīme tam, ko par tevi rakstīja avīzes vai nerakstīja. Vienā brīdī tam visam nav nekāda nozīme.
Vienā brīdī viss tam ir nozīme, ja tu esi sacījis un to no sirds domājis un gribējis parādīt, es tevi mīlu un Dievs tevi mīl. Un tāpēc viena lieta, uz to es gribu aicināt, pasakt to saviem tuvākiem. Mums nepatīk neveiklība, bet ir neveiklība, kas ir skaista. Un skaista ir neveiklība, kur tu nezinot, kā tu to izdarīsi, tu tomēr to dari, un tiem cilvēkiem, kam to tev līdzās vajag dzirdēt, saki, es tevi mīlu, pat ja tu nezini kā. Visa tava drosme nav nekā vērta, ja tu šos vārdus nespēji pasakīt, nespēji izrunāt un nespēji izdzīvot. Visam pārējiem vienā brīdī nav nekāda nozīme. Svētku dievkalpojums bija beidzies, mēs izdājām draudzes sētā, dārzā. Tur bija sadraudzība, cilvēki viesojās, fotografējās, runāja, ēda. Manai sievai bija fotoaparāts rokās, un viņa redzēja, ka arī mūsu meitiņa Bella skrien, viņa nedaudz viņu pasauc. Bella viņu paskatījās, pasmaidīja, viņu nofotografēja. Tā ir šī bilde. Pēc brīža mēs sākām atvadīties, lai dotos tālāk. Mēs sākām doties uz automašīnu. Bēliņa pastrēja kādas soļus pa priekšu, sāk klepot, aizrijās un nevarēja dabūt nākamo elpu. Mēs darījām visu, ko varējām. Turpat blakus izrādījās dievkalpojumā bija piedalījusies ātrās palīdzības feldšere. Viņi piestrēja klāt un darīja visu to, par ko pēc mēneša vēlāk žurnāls Veselība pamācoši rakstīja, ko vajag darīt, lai aizrīšanās nepārtap par traģēdiju. Tas viss tika darīts un vēl vairāk. Apkārt bija daudz cilvēku, kā katrs mācēja viņu lūdz Dievu, gaidīja uz brīnumu. Tur bija perfekta situācija, lai varētu notikt brīnums, medicīniski vai garīgi. Bēliņa ar savām skaistajām zilajām acīm joprojām skatījās uz mani, un es redzēju, ka viņa cer, ka es viņai palīdzēšu. Ja es vienmēr to biju darījis, ja kaut kas bija nobrāzts, sasists, ja sirsniņa sāpēja, un es nevarēju palīdzēt. Man to bija toreiz grūti redzēt, un pēc tam vēl tuvākās dienās tās bija vissmagākās atmiņas, to atcerēties, kā viņi uz mani skatījās. Un tad pagāja kāds laiks, tad es sapratu, arī tur bija kaut kāda žēlastība. Ja jūs sapratīsiet, ko es gribu pasakīt. Bēla redzēja manas acis, un nākamās bija Dieva acis. Manas bija mīlošas, bet apjukušas un izbijušās. Jēzus acis bija mīlošas un mierpilnas. Nevis mierpilnas tāpēc, ka nejūtīgs, bet mierpilnas tāpēc, ka joprojām neviens neko nevar izraut no viņa rokas. Pēc brīža mēs bijām reanimācijā. Es uz drīdzes sabrucis, lūdzu Dievu. Es lūdzu pēc dziedināšanas, pēc brīnuma. Un tad, nezinu, no kurienes es izteicu vārdus, kurus es nebiju plānojis izteikt. Un es teicu, Dievs, vai šajā dzīvē, vai mūžībā es ielieku viņu tavās rokās. Es izteicu šos vārdus, un vēl kā tagad atceros, es no tiem sabijos, un es gribēju tikt atpakaļ vietā, kur es vēl tos nebiju pateicis. Bet tam, protams, vairs nebija nozīme, un tas, protams, nebija iespējams. Un tad es sapratu, liekas, tajā brīdī viņas dvēsele pacēlās. Ārsts turpināja censties, elpināt, veikt citas medicīniskas manipulācijas. Es caur stikla sienas šķirbām varēju redzēt, kā tas viss notiek. Man tur neļāva atrasties, bet es zinu, Kristus viņai bija līdzās. Jo slēgtas durvis un uzceltas sienas nav šķērslis Kristumu, kā tajā reizē, kad mācekļi bija nobijušies un sapulcējušies augšistabā aiz slēgtām durvīm. Un Jēzus nāca viņu vidū un sacīja, miers ar jums, un es ticu, Kristus tur bija līdzās kopā ar Bellu. Ir daudz vairāk, ko par to visu varētu sacīt. Šo lūgšanu brokastu tēma ir miers. Mēs jau visi zinām, mēs citiem varam dot tikai to, kas mums pašiem ir. Un censties iedot to, kas tev pašam nav, vienmēr beidzas ar neveiksmi.
Un attiecībā uz mieru ir tā, ka mēs varam citiem iedot tikai to mierinājumu, kādu mēs paši esam saņēmuši, kādu mēs paši esam piedzīvojuši. Bellai patika likt puzļus. Viņa varēja darīt to stundām ilgi, viena pati. Viņai bija tādi viegli pužļi, kur viņas lika ātri un atkārtot. Izjauc, salika. Un tad bija sarežģītāk, kuras viņa lika ilgi. Un tad reizēm bija tik sarežģīti, ka viņa sauca arī man palīgā. Un reizēm viņa nezināja, kur to vienu gabaliņu ielikt, un tad viņa centās viņu iespiest vietā, kur viņa gribēja, lai tas derētu, bet tas tur nederēja. Un vēlāk nācās ņemt to ārā, pat ja tas tur bija iespiests. Uz Bellas puzlēm bija rakstīts no 4 līdz 6 vai kādi citi gadi, kā tas bija domāts. Es varu sacīt, man uz galda ir izbērta puzle, un uz tās kastes varētu būt rakstīts no 39 līdz mūžībai. Un es saprotu, ka līdz galam es šo puzli šajā dzīvē nekad nesalikšu. Bet es zinu, tie gabali ir no pareizās kastes, ja arī es nezinu, kur visi tie gabali iederās. Es joprojām zinu un ticu, un daudzajādi to piedzīvoju, ka Dievs ir labs. Bet man jāsaka, es visos aspektos neredzu, kā tas būtiskais gabals šajā puzlē iederas visā bildē. Ja es sacītu, es to saprotu, es liekuļotu, un tas nevienam no jums nepalīdzēs. Ir daudz citu gabalu, par kuriem es zinu, ka tie ir no pareizās kastes, un reiz viņi veidos kopējo bildi. Un bez šiem gabaliem šī bilde būs caura, viņa nebūs skaista, viņa nebūs pilnīga, bet es neredzu, kā tie pilnībā iedarās. Bet tā žēlastība ir, ka vienā brīdī es kaut kā tomēr varu nomanīt un saprast, beigās tā bilde būs gaiša. Un pienāk brīdis, kad šī vienkārša atziņa īstenībā nozīmē ļoti daudz. Tas nav tā vienkārši sacīt, jā, mēs jau to zinām, Bībelē jau tā rakstīts. Viss beigās būs labi. Bet kā mēs zinām, ir atšķirības starp zināt un zināt. Un tur es piedzīvoju kādu Dieva žēlastību, ka es redzu, tur ir diezgan daudz tumšu gabalu. Un tomēr tā bilde beigās būs gaiša. Tas varbūt ir kaut kas līdzīgs, ko cilvēki visos gadsimtos ir piedzīvojuši. Kāds man atsūtīja e-pastu dažas dienas pēc šī notikuma. Viņš pieminēja tādu 12. gadsimta kristīgu mistiķi Juliānu no Noridžas. Un viņa runāja ar Kristu. Un viņa jautāja, kāda ir dzīvei un visām ciešanām jēga. Un tad viņa dzirdēja kā tādu majestātisku, mierpilnu Kristus balsi, kas sacīja, viss beigās būs labi. Visa veida lietas beigsies labi. Tad sieviete Corrie ten Boome dzīvoja Holandē. Un viņa Otrā pasaules kara laikā ar savu ģimeni izvēlējās glābt ebrejus no iznīcības, tas viņiem draudēja, slēpjot viņus savā mājā. Viņi to darīja ilgāku laiku, līdz viņi tika atmaskoti un visa viņas ģimene tika arestēta. Viņas pirmais tēvs jau 10. dienā nokļūst cietumā, nomira. Corrie kopā ar savu māsu tika aizsūtīta uz koncentrācijas nometni, kur viņas māsa mira šausmīgos apstākļos, kaut kas līdzīgs, kā mēs dzirdējām liecībās no mūsu tautiešiem. Un vēlāk, atskatoties uz šiem notikumiem, viņi sacīja, mūsu dzīve ir kā tāds paklājs, tas tiek austs, un mēs redzam tikai otru pusi. Un tur ir daudzi aprauti pavadieni, nesakarīgas krāsu kombinācijas, tas neveido neko skaistu, un mēs neredzam nekādas sakarības un musturu. Un tas viss ir viens neglīts hauss, mēs nekad tādu nekarinātu pie sienas. Bet tikai mūžībā viņi saka, mēs ieraudzīsim tā paklāja otru pusi.
Un tad man tā domājot, liekas, mēs reizēm arī lietojot šo puzles līdzību, mēs reizēm pat neredzam to puzles īsto pusi. Mēs redzam tikai tos fragmentus no otras puses, neredzot reizēm sakarības. Bet es ticu, pienāks tā stunda mūsu dzīvē, kur mēs ieraudzīsim īsto pusi. Un iespējams tad mēs visi sapratīsim. Pienāk dzīvē tāds brīdis, redziet, mēs jau dažādās situācijās meklējam patvērumu. Reizēm satraucies cilvēks, meklē patvērumu pēdienu. Kāds meklē patvērumu kādos dzērienos. Tas, protams, ir pašapmāns. Mēs varam meklēt patvērumu aizņemtībā, mēs varam meklēt patvērumu varā, pozīcijā. Bet pienāk dzīvē brīdis, kur tu nevari atrast patvērumu nevienā no šīm lietām. Tu nevari atrast patvērumu aizņemtībā, tu nevari atrast patvērumu izklaidē, tu nevari atrast patvērumu intelektuālos spriedumos. Pienāk brīdis, kur tu saproti, vienīgais patvērums tev ir ieiet svētās skumjās. Jo tur ir tavas atmiņas par tavu bērnu. Skumjās. Un tas brīnums, un es tagad nerunāju kā viens, kas uzkāpis apskaidrības kalnā, bet tikai kā viens, kas cenšas pa šo taku uz kalnu iet. Pienāk brīdis, kad tu piedzīvo, ka tajās skumjās ieejot, kur tev likās, ja kaut kas tāds būtu jāpiedzīvo, tā būtu tikai vienīga tums. Ja es tā kādreiz iedomājos, ja man kaut kas tāds būtu jāpiedzīvo, ne jau, ka es daudz par to būtu bijis domājis, man liktos, es sajūtu prātā. Un tu ieej tajās skumjās, tur tev likās būt tikai tumsa. Tu ieej tajās skumjās, tur tev likās nekas cits kā bezcerība un nolemtība, tur nav vērts meklēt. Un tu ieej tajās skumjās un piedzīvo, ka tur ir gaisma. Arī tur ir gaisma. Tur mēs varam piedzīvot to, par ko mēs varam lasīt 139. psalmā. Kur mēs lasām, ja es teiktu galīgi tumsa, lai mani apklāj. Un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša. Un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība tev būtu kā gaisma. Dievs ir visur. Mēs reizēm Dievam atvēlam uzvaras, mēs reizēm Dievam sakam, Dieva svētība ir veselība, labklājība, uzvara. Un, protams, Dievs arī tās visas lietas mums dāvā. Viss ir Dieva žēlastība. Bet, ziniet, Dievs ir arī tumsā. Dievs ir arī slimībā. Dievs ir arī bezcerībā. Dievs ir tur, kur tev liekas, ja tur man vajadzētu nolaisties, tur nebūtu nekā, un arī tur tev Dievs sastopa. Dievs nesūta ciešanas, Dievs neizraisa ciešanas, bet Dievs arī tur ir. Un kad es to sapratu, es sapratu to, ka Dievs ir daudz lielāks nekā es līdz šim domāju. Jo redziet, ja Dievam pieder tikai uzvaras, veselība un labklājība, tad īstenībā tāds Dievs nav pārāk liels. Jo tā dzīves teritorija, par ko mēs varētu sacīt uzvara, veselība, labklājība, tā dzīves teritorija nemaz nav tik liela. Un ir liela dzīves teritorija, par ko mums būtu jāsaka zaudējums, ciešanas, netaisnība, kaut kas neizskaidrojams. Un Dievs ir arī tur. Kur tad atrast mieru? Kur tad atrast to mieru priekš sevis? Kur tad atrast to mieru, lai mēs varētu būt mieru nesēji citiem? Pavisam īsi, es domāju, mēs varētu sacīt, ir 3 ceļi, un tie 2 ir tādi, par kuriem man šķiet diez vai ir vērts iet. Tas pirmais ceļš varētu būt sevis nocietināšanas un atriebības ceļš. Kur cilvēks var sacīt, ja man tā ir sāpējis, es sevi nocietināšu
lai nekas man tāds vairs nekad nebūtu jājūt. Un ja man ir iespējams sazīmēt to ļauna darītāju, tad es viņam gribu atriepties. Bet problēma ir tāda, ja tu ej atriebības ceļu, tad tu sāc līdzināties tam, kur tu nicini. Ja tu ej nocietināšanās ceļu, tu drīz vien pazaudē spēju just visu to dēļ, kā vispār ir vērts dzīvot. Tas nav ceļš, tas ir strupceļš. Otra iespēja varētu būt censties visu izskaidrot. Varbūt tie ir tie centieni, ar kuriem arī kāds pie mums mēģināja nākt, mēģināja pasakīt, varbūt tev ir jāsaprot, par ko tas bija. Kāpēc Dievs to pieļāva? Vai varbūt tev ir jāsaprot, ko tev Dievs caur to grib pasakīt. Un ticiet man, es arī to cenšos darīt, bet es sapratu vienu lietu, ka šīs vēlēšanās visu izskaidrot īstenībā cenšas slēpjas vēlēšanās visu kontrolēt. Un bailes atzīt to, ka mēs lietas nekontrolējam. Un daudziem no mums, īpaši vīriešiem, tas nenāks viegli. Jo, ja tu nevari izskaidrot, tad tu vairs nevari izdarīt tās lietiņas, lai tavā dzīvē tas tā vairs nenotiktu. Tev nāks paļauties uz Dieva žēlastību. Bet reizēm mēs gribam būt dievi, mēs gribam kontrolēt lietas. Un tāpēc mēs domājam, ja es varēšu izskaidrot, tad es varēšu atkal sakārtot savu dzīvi tā, lai tas vairs nenotiek, vai lai ar mani, vai lai ar manējiem tas nenotiek. Bet arī šis nav ejams ceļš, kas kaut kur aizudīs. Ja tā patiesi mēs nekontrolējam dzīvi. Mums ir jādzīvo no žēlastības. Un tas mūs aizved pie trešā ceļa, kur es sauktu, tas ir kritiens žēlastība. Tikai krītot žēlastībā mēs Jēzus līdzību par diviem brāļiem lietojot, varam sacīt, mēs no vecākā brāļa pārtopam par jaunāko. Krītot žēlastībā. Jūs zināt šo Jēzus pazīstamo stāstu, kur vienam tēvam bija 2 dēli, viņi nāca pie Jēzus, un jaunākais sacīja tēvam, dod man mantojuma daļu, un viņš to pieprasīja no tēva, tēvam dzīvam esot. Viņš paņēma mantojuma daļu, rīkojās pret tēvu, it kā tēvs būtu miris, aizgāja un šo mantojuma daļu notrieca, izlaidīgi dzīvodams, Bībele saka. Un tad, kad viņš viss bija notriecis, viņš nāca pie apziņas, viņš saprata, ko es šeit daru pie cūku silas. Es iešu atpakaļ pie tēva, un viņš sacīja, es teikšu tēvam, es neesmu cienīts, ja tu mani pieņem kā savu dēlu, bet pieņem mani kā vienu no augāģiem, kā vienu no saviem augotiem darbiniekiem. Un viņš gāja pie tēva un sacīja, es neesmu cienīts, ja tu mani sauc par savu dēlu. Un tēvs viņam izturēja pretī, jo tāds ir Dievs savā mīlestībā. Un viņš viņu apkampa, apģērba, atjaunoja viņa dēla statusā un sacīja, līdzsmosimies, jo mans dēls bija miris un nu viņš ir dzīvs. Un jūs atcerieties tajā līdzībā, vecākais brālis dzirdēja līdzsmības skaņu, viņš nāk pie tēva, viņš nāk pie mājās un prasa apkārtējiem, kas tur notiek, un viņam izskaidro. Un šis vecākais dēls ir rūgtuma pilns, viņš iet pie tēva un viņš saka, es esmu visu laiku tev strādājis, un tu man neesi tādas svinības sarīkojis. Un ko mēs tur redzam? Mēs tur redzam vienu, kurš dzīvo ar apziņu, ka viņš ir nopelnījis, ka viņam pienāks. Bet tā patiesība ir tā, mums nekas nepienāks. Viss ir žēlastība. Un tas nenozīmē zaudēt savu identitāti, tas nozīmē sev atrast. Tas nenozīmē zaudēt savu pašapziņu, tas īstenībā nozīmē savu pašapziņu atrast. Viss ir žēlastība no Dieva. Viss ir dāvana. Belliņa mums bija otrs bērns ģimenē. Un tā gadījies, ka es esmu otrs bērns ģimenē, mans sieviņa ir otrs bērns ģimenē. Un reizēm, kā otrs bērns ģimenē, viņa no vecākās māsas atsevišķās situācijās tika nedaudz pastumta malā, jo viņa bija mazāka, viņa vēl to nevarēja, viņa vēl to neprata, viņa vēl traucēja. Un tad reizēm Belliņai ļoti sāpēja sirds, un viņa sāka raudāt. Un es tad viņai sacīju, zini, Belliņa, es arī esmu otrais. Tu esi otrā, mamma ir otrā. Un zini, otrais,
rādās šitā. Un tas ir arī burts V, un angļu valodā tas nozīmē victory. Un mēs esam otrie, bet mēs esam uzvarētāji. Un tas nekas, ka mūs pastumj malā, mēs joprojām esam uzvarētāji. Tā bija mūsu noruna, neviens par to nezināja. Pēc Belliņas bērēm mēs skatījāmies daudz bildes, un mēs redzējām, ka daudzās bildēs Belliņa rāda šitā. Šī ir viena no pēdējām Rīgas svētkos 2 nedēļas pirms viņas aiziešanas mūžībā. Viņa daudzās bildēs rāda šo uzvaru zīmi, un viņa reizēm sacīja victory. Dēls, kas piedzīvoja Dieva žēlastību, arī bija otrais. Un ziniet, mīļie, jūs visi esat otrie. Mēs visi esam otrie. Mēs neviens neko neesam pelnījuši. Viss ir žēlastība, viss ir dāvana. Un dēls, kas gribēja sacīt, es esmu pirmais, beigās sarūktinājumā paliek ārā, tad, kad sākās svinības. Un tas, kas bija sacīt, gatavs, es neko neesmu pelnījis, viņš beigās ir tēva mīlestības apskauts, un viņš ir viesībās. Viņš ir tur, kur ir pilnība. Viņš ir tur, kur ir uzvara. Un tas mūs aizved pie šī pateicības ceļa. Un, ziniet, šis pateicības ceļš neatņem sāpes. Mums joprojām viņa ļoti pietrūkst. Nav pagājusi diena, nav pagājusi stunda. Bez šīs izjūtas, ka viņa mums ļoti pietrūkst. Mums pietrūkst viņas smiekli, joki, stāsti. Mums tā viss ļoti pietrūkst, un es varētu sākt runāt par lietām, par kurām mēs nevarētu parunāt, man būtu jārauda. Bet kaut kā šis pateicības ceļš palīdz izlausties cauri tumsai un dod to gaismas staru. Un tā ir žēlastība. Vēl viens noslēpums, ko es mācos. Es piedzīvoju to, ka kaut kas sajūtās ir ļoti līdzīgs visdziļākajā priekā un vislielākajās bēdās. Un es nezinu, vai man izdosies būt saprotamam šajā lietā. Bet kaut kas, kāda viena un tā pati stīga, vai kā lai to nosauc mūsu dziļākā būtībā, tiek aizskarta, ieskanās visdziļākajā priekā un vislielākajās bēdās. Un es nerunāju par tādiem materiāliem priekiem un triviālām lietām, par kurām mēs varam priecāties un justies uzvarētāji, kas ir vienīga ilūzija. Bet dziļš prieks, varbūt kaut kas tāds, kad bērns piedzimst un tu viņu paņem rokās. Un es to esmu varējis darīt ar visām mūsu 3 meitām, viņas pats pieņemt un dot māmiņai. Un kaut kas tajā brīdī ir tāds, ka tu kaut ko piedzīvo, kas citur nav. Tie ir varbūt arī ikdienišķākas situācijas, kur tu vari skatīties uz savu aizmirušo bērnu un viņam guļot uz pieres uzzīmēt krusta zīmi un svētīt viņu. Un kaut kas tur rezonē, kaut kas tur piesturās. Un tad visdziļākajās bēdās. Kaut kas tāds, ko es piedzīvoju, stāvot slimnīcā pie gultas, kur dzīvība jau bija ķermeni pametusi, bet vēl dzīvības siltums nedaudz bija. Un es varēju noskūpstīt viņas pieri un liekas vienīgas šausmas, un tad kaut kas tur ir no tā, kas ir tajās sajūtās, tad, kad bērns dzimst. Un es par to domāju, kas tas ir. Un es saprotu, Dievs ir īpaši tuvu mūs iepriecinot un mūs mierinot. Un man šķiet, es varētu sacīt jums tā, liela gudrība ir meklēt Dievu dziļā priekā. Un man gribas sacīt, meklējiet Dievu dziļā priekā. Prom no nebūtiskā, prom no seklā, prom no tā, kas ne tikai nākošā dienā, ne tikai dzīves beigās izskatīsies bezjēdzīgs, bet nākošā dienā jau liekas bezvērtīgs. Prom no tā visa, pie tā, kas ir dziļš prieks, pie tā, ka tu vari audzināt savus bērnus, pie tā, ka tu vari palikt uzticīgs savā laulībā, pie tā, ka tu vari rūpēties par tiem, kas ir
cietuši šajā dzīvē, kā Bībele saka, rūpēties par atraitnēm un bāriņiem. Pie tā, ka tu vari piedot, pat tad, kad tev piedošana nelūdz. Meklēt Dievu tajās lietās, kas var dot dziļu prieku. Līdz pienāk tas brīdis, kur tev nākas meklēt Dievu dziļās sāpēs, ko mēs neviens neizvēlētos. Neviens. Bet tā laba ziņa ir tā, ka nav jādzīvo bailēs. Jo pat tad, kad tavā dzīvē pienāks, un jūs daudzi esiet to piedzīvojuši, un iespējams kādu vairāk kā es. Un mēs varam sacīt, pat tad, kad tavā dzīvē pienāks tas brīdis, kur tev nāksies Dievu meklēt dziļās sāpēs, nav jābaidās. Jo arī tur, kur tev liekas, ir vienīga tums, arī tur būs gaisma. Arī tur būs Dievs, jo viņš ir liels Dievs, viņš ir visur. Beliņas piemiņa man ir ļoti dārga. Un tas man nedaudz palīdz saprast debesu Tēvu. Kad es iznācu no slimnīcas, lai savai sievai un meitiņām paziņot, ka Beliņa ir aizgājusi mūžībā, es sajūtos diezgan vientuļš. Un man bija un joprojām ir daudz jautājumu Dievam. Un tad vienā brīdī es sajūtu, es daudz ko Dievam varētu sacīt. Es daudz ko Dievam pirmā brīdī liekas pat varētu pārmest. Tad es sapratu vienu lietu, ko es nevaru sacīt, Dievs, tu man nesaproti. Jo vien gan viņš to pašu ir piedzīvojis. Viņam dēls nomira. Un ziniet, ja kāds ar necieņu izturētos pret manas meitas piemiņu, man būtu ļoti viegli rīkoties dusmu vadītam. Savā ziņā man pat tas liktos pareizi. Man pat spēja aizkaitināt neapdomīgi izteikt līdzjūtību. Un tad man ir jādomā par mūsu radītāju, debesu Tēvu, kur viņš sūtīja savu dēlu pasaulē, un tur nebija līdzjūtība, kad viņš mira. Tur bija izsmiekls, ņirgāšanās un pazemojumi. Ziniet, tajā dienā Valmierā es būtu bijis gatavs atdot pilnīgi visu, lai atgūtu savu meitu. Un kad es domāju, ka neskatoties uz ņirgāšanos, pazemojumu un vispārējo, Kristus turpināja iet krusta ceļu, un Tēvs no debesīm nesacīja pietiks, un viņš būtu varējis sūtīt iznīcību. Ziniet, kad es par to domāju, tad man ir jāsaka, es domāju, tas, ko jūs daudz ziniet, bet atkal man jāsaka, ir starpības zināt un zināt. Tā ir mīlestība. Ir ļoti jāmīl, lai tajā brīdī iet līdz galam. Tas, ko izdarīja trīsvienīgais Dievs. Un tāpēc es tikai gribu, lai jūs katrs zinātu, tu esi ļoti mīlēts. Tu esi ļoti Dievu mīlēts. Un tu neko neesi pelnījis. Viss ir žēlastība. Paldies par uzmanību.